Mēs domājām, ka esam atraduši visus kopīgos elementus starp Pepa Cūciņu un Benu un Holiju. Mēs kļūdījāmies. Šeit ir visi tie, kurus palaidām garām. Sāksim ar pierādījumu, ka fejas patiešām eksistē Pepas pasaulē. Sērijā Zobu feja Pepa zaudē zobu, un tētis Cūciņš viņai saka, ka ja viņa aizies gulēt, feja atnāks un apmainīs zobu pret monētu. Visi skatītāji domāja, ka tētis Cūciņš vienkārši ielavīsies viņas istabā, kamēr viņa guļ, un ieliks monētu zem spilvena, bet tā nenotika. Patiesībā parādījās īsta feja. Mazs lidojošs sivēns, kas parādījās patiesi maģiskā veidā, nesot monētu no citas pasaules. Un tas maina visu. Jo, ja fejas ir īstas Pepas pasaulē, tad mazā karaliste, maģiskā feju un elfu pasaule, kur Bens un Holija sauc par mājām, nav tikai stāsts grāmatā vai attēls uz sienas. Tā patiešām pastāv kaut kur Pepas visumā. Tie paši radītāji izveidoja abas pasaules, un šī sērija klusi apstiprina, ka tās vienmēr bija domātas kā saistītas. Turpinām ar Pepas Ziemassvētkiem. Pepa un Džordžs nosūta savas vēstules Ziemassvētku vecītim, izvēlas pārlieku lielu eglīti un dodas gulēt. Bet īstais pārsteigums notiek, kad ierodas Ziemassvētku vecītis. Ja rūpīgi ieskatās griestos virs viņa, tur ir izkārta rinda ar Ziemassvētku kartītēm, un uz vienas no tām ir attēlots Bens Elfs. Taču tas nav tas Bens, kuru pazīstam no jaunākajām sērijām. Šai versijai ir violeta cepure un zaļš krekls. Tas ir Bena izmēģinājuma variants no pašiem pirmajiem Bena un Holijas mazās karalistes laikiem. Tēls, kuru lielākā daļa cilvēku pat nav redzējuši, neuzkrītoši redzams uz Ziemassvētku kartītes Pepas viesistabā, bet te kļūst vēl interesantāk. Pepas Ziemassvētku vecītis un Bena un Holijas tēvs Ziemassvētki acīm redzami ir viens un tas pats cilvēks. Novietojiet viņus blakus un līdzību nav iespējams ignorēt. Vienīgā īstā atšķirība ir tā, ka Bena un Holijas versija izskatās jaunāka un tievāka, gandrīz kā agrāk tā paša tēla versija. Un ja ar to vēl nepietiek, balss aktieri padara to vēl aizdomīgāku. Bena un Holijas multfilmā Ziemassvētku vecītim balss ierunā Ričards Raitings, tas pats aktieris, kurš atveido tēti Cūku. Bet Peppa Pig multfilmā Ziemassvētku vecītim balss ierunā Deivids Griems, kurš Bena un Holijas multfilmā atveido gudro veco elfu. Divi aktieri, divas pārraides, mainās lomām. Tā nav nejaušība. Tas ir veids, kā raidījums klusi norāda, ka tie abi notiek vienā pasaulē, tikai dažādos laikos. No visiem tēliem, kas parādās abos šajos raidījumos, kapteinis Sarkanbārdis to dara visbiežāk. Viņš parādās vairākās sērijās Bena un Holijas mazajā karalistē, un lai gan viņa izmērs abos raidījumos atšķiras, viss pārējais ir identisks. Tā pati bārda, tas pats apģērbs, tā pati enerģija. Nav šaubu, ka tas ir viens un tas pats tēls. Un ja abi raidījumi norisinās vienā un tajā pašā pasaulē, tad Sarkanbārdim acīm redzot ir precīzi zināms, kur atrodas mazās karalistes ieeja. Tas arī izskaidro kaut ko, kas vienmēr šķita mazliet dīvaini. Kāpēc pirātu kapteinis vispār dzīvo Pepas pilsētā? Viņam jau bija savs dārgums, viņam nebija iemesla palikt turpat, bet tagad tas pilnībā iegūst jēgu. Sarkanbārdim nebija vienkārši tāpat jāuzturas Pepas pilsētā. Viņš dzīvoja dubulta dzīvi, pavadot laiku pārvietojoties starp Pepas pasauli un feju valstību, piedzīvojot piedzīvojums, kurus neviena no šīm pārraidēm nekad pilnībā neizskaidroja. Viņš nebija apmaldies. Viņš precīzi zināja, kurp dodas. Tagad nākamajai norādei atgriezīsimies pašā sākumā. Pašā Beņa un Holijas mazās karalistes sākumā. Šovs sāks ar to, ka elfs Beņs un princese Holija iepazīstina sevi. Viņiem pievienojas gastoņs Mārīte. Bet te lietas kļūst interesantas. Šis jautrais ievads ir gandrīz identisks tam, kā Pepa Cūciņa sāk savu šovu. Pepa un viņas ģimene dara to pašu. Smaida skatītājiem, iepazīstina sevi un sagatavo skatuvi. Vai varētu būt, ka Pepas ģimene iedvesmoja mazās karalistes burvju iemītniekus? Varbūt Cūciņas neapzināti kļuva par slavenībām pat ārpus savas pasaules. Tagad šis ir tik acīm redzams, ka to ieraugot tu brīnīsies, kā gan to palaidi garām. Sērijā Vakar pasaciņa tētis Cūciņš apsēžas, lai pirms gulētiešanas palasītu Pepai un Džordžam. Viss izskatās pilnīgi normāli, līdz tu ieskaties grāmatā viņu rokās. Turpat uz atvērtajām lapām skaidri redzami kā diena ir Bens un Holija. Pilnkrāsā, ar feju spārniem, smailām cepurēm un visu pārējo. Un kad tētis Cūciņa aizver grāmatu, uz aizmugurējā vāka ir attēlots tieši tāds pats mazās karalistes pils siluets, kas atrodas uz kalna apņemta mākoņiem. Tētis Cūciņa nelasa nejauši pasaku pirms gulētiešanas. Viņš burtiski lasa saviem bērniem par Bena un Holijas mazās karalistes notikumiem, it kā tā būtu vēstures grāmata. Un te ir viens, kas ir paslēpts gluži redzamā vietā sērijā Vecmāmiņas Cūciņas vistas. Pepa un Džordžs paliek pie vecmāmiņas un vectētiņa Cūciņas mājās. Un mēs iepazīstam vecmāmiņas Cūciņas vistas – Džemimu, Sāru un Vanesu, kā arī Gaili Nevilu.
Un, ja esi rūpīgi skatījies Benu un Holiju, šīm vistām vajadzētu izskatīties ļoti pazīstamām. Tās ir tās pašas vistas no Elfu fermas seriālā Bens un Holija. Tās pašas krāsas, tas pats dizains, pat tas pats zigzag raksts uz gaili Nevila, ko var pamanīt sērijā Vistas dodas uz rietumiem. Tās nav līdzīgas vistas. Tas ir tieši tas pats vistas modelis, kas ievietots citā seriālā. Šajā brīdī tas ir mazāk kā crossovers un vairāk kā nekontrolēta vistas bēgšana no Elfu fermas tieši uz vecmāmiņas cūkas dārzu. Kā mēs zinām, Bens dzīvo kopā ar savu ģimeni lielajā elfu kokā. Bet, kad paskatās uz viņu virtuvi un tad uz Pepas virtuvi, lietas kļūst ļoti dīvainas, ļoti ātri. Loks atrodas tieši tajā pašā vietā. Plīts ir zem tā. Skapīši ir līdzīgā zilā tonī. Galds ir pašā vidū ar vecākiem katrā pusē un bērnu vidū. Ledusskāpis ir pa labi, noklāts ar magnētiem burtiņu veidā. Pat kameras leņķis šķiet identisks. Šīs nav vienkārši divas multfilmu virtuves, kas nejauši izskatās līdzīgas. Kāds ir nokopējis un ielīmējis šo istabu, tikai nomainījis iemītniekus. Viena virtuve atrodas kokā, bet otra mājā uz kalna. Taču iekšpusē tās ir viena un tā pati istaba. Vai nu elfi nolīga Pepas interjera dizaineri, vai arī šīs divas pasaules ir daudz ciešāk saistītas, nekā kāds vispār drīkstētu pamanīt. Sērijā Eskalātori Pepas ģimene steidzas cauri milzīgai dzelzceļa stacijai, cenšoties paspēt uz savu vilcienu. Tētis Cūciņš un Džordžs nonāk grāmatnīcā vienā stacijas pusē, un, ja ieskatās grāmatnīcā, tur skaidri redzams princeses Holijas attēls. Un šī nav pirmā reize. Bena un Holijas varoņi jau iepriekš ir parādījušies bibliotēku plauktos, grāmatu vākos un plakātos vairākās sērijās. It kā seriāli klusi izmantotu stāstus un attēlus, lai atgādinātu mums, ka mazā karaliste pastāv kaut kur tieši aiz Pepas kartes malām. Un, ja tev šķita, ka attēli uz plauktiem ir smalki, tad nākamais piemērs aiziet vēl tālāk. Vairākas Pepas Cūciņas sērijās uz sienām karājas ierāmēti attēli, kas izskatās pārāk specifiski, lai būtu nejauši. Sērijā Attēlu veikals starp izliktajām fotogrāfijām atkārtot parādās foto ar Gastonu Mārīti, Bena un Holijas iemīļoto mājdzīvnieku, kas ir izdrukāts tā, it kā viņš būtu vienkārši vēl viens klients. Fredija Lapsas dzīvoklī uz sienas ir ierāmēts attēls ar pili, kas izskatās tieši tāpat kā kaut kas no Mazās karalistes. Un sērijā Jukebox kamera attālinās, atklājot ierāmētu attēlu ar kapteini Sarkanbārdiņu uz viņa laivas kopā ar Poliju, kas karājas klubiņa sienā kā parasts dekors. Pareizi ierāmēts attēls ar Benu un Holiju pasaules tēlu, kas karājas Pepas pasaulē tā, it kā viņš būtu pietiekami slavens, lai pelnītu vietu uz sienas. Un godīgi sakot, viņš droši vien arī ir. Un visbeidzot, šeit ir viens piemērs, kas sākas ar viena dārza rūķi un beidzas ar pilnu piegādi. Sērijā Vēlmju aka vecmāmiņa Cūka atnes mājās plastmasas dārza rūķi. Vectētiņam Cūkam tas uzreiz nepatīk, bet tad ierodas Misters Bulls ar kravas automašīnu, un tas pārvēršas par pilnu rūķu piegādi. Un tas pirmais rūķis, tāda pati forma, tāda pati bārda, tāda pati cepura, izskatās tieši kā karalis Leopolds. Labāk pazīstams kā Misters Rūķis no Bena un Holijas, tikai citā krāsā. Kad atnāk pārējā piegāde, viens no tiem arī ir tieši tādā pašā krāsā. Benā un Holijā Misters Rūķis ir klaiņojošs tēls, kurš parādās negaidīti un atsakās aiziet. Tagad viņš ir samazināts un klusi ieslīdējis Pepas dārzā, jau kaitinot vectētiņu Cūciņu. Dažas lietas nemainās. Lūk, tā tas ir. No Ziemassvētku kartītēm līdz virtuves iekārtojumam, no pirātu papagaļiem līdz dārza rūķiem. Pārklāšanās starp Pepu Cūciņu un Benu un Holiju ir visur. Jo vairāk tu skaties, jo vairāk atrodi. Kurš no tiem tev pārsteidz visvairāk? Paziņo mums komentāros. Un kā vienmēr, tiekamies nākamajā video.